80. gadi. Ne jau 20. gadsimta 80. Ir 21. gadsimts. 2080. gads. Un es rīt neiešu uz skolu. Rakstīšu atlūgumu. Vairs nevaru. Tāds apjoms jāiemāca. Tik daudz nezinu. Vidusskola liela bērnu, vai viņi ar saviem vecākiem mājās runā? Katrs sēž viedierīcē. Nu labi, nu es arī sēžu, bet es varu to kontrolēt. Kā var nezināt? Ziniet, kas ir Covid un korona un šis? Nu. Un mājas, ziepes, 2 metri. Viņi nezina. Es arī mācījos vidusskolā, es arī nezināju visu, kas noteikti jāzina. Tikai nieku 60 gadi pagājuši. Tā jau ir. Kam nav pieminekļi, to neatceras. Lai turpina nezināt. Neko nestāstīšu. Pastāstīšu jums. Pirms 60 gadiem es mācījos skolā. Dzīvoju laukos ar saviem vecākiem Aleksi un Antu. Anta, nāc palīgā žagarus novākt. Nu pat izzāģēja graumalais pirts. Tūlīt būs pusdienas. Labi, nāc pēc pusdienām. Jāsapoš istaba, lai nav pa kaklu, pa galvu jāvāc, kad ciemiņi pie durvīm. Ciemiņi? Pirms nedēļas taču teicu, ka ciemos brauks mana māsa Daira. Nu kas tas par ciemiņu, pašu rats? Vai tad viņu vispār esi redzējis? Es ne, viņa jau tava māsa. Nāsu redzējusi kādus 20 gadus. Vai ta Latvija tik liela, ka agrāk nevarēja ciemos atbraukt? Viņa taču nedzīvo Latvijā. No kurienes tad viņa brauc? No Itālijas. Ak, tā māsa. Nu jā, kaut ko tu stāstīji. Vecākā māsa. Kad jauna bija, ieprecējās tur. Vai vispār zini, kas tagad Itālijā darās? Kas man daļas? Viņi taču brauc šeien, ne mēs uz Itāliju. Bet vai lasīji, kas tur notiek? Es ziņas nelasu. Mēs, kad apprecējāmies, vienojāmies, ka mans pienākums būs mājas sols un tavs lasīt jaunumus, uzturēt mūsu kopīgos profilus Facebookā, kur tur vēl. Drīz būšu pat aizmirsus, kā to datoru vispār ieslēgt. Mammu, ja kas prasi man? Kas tad tajā Itālijā bija? Kas tur noticis? Vīrus! Liela epidēmija no Ķīnas atvazāta. Katru dienu 100 saslimušo. Kāpēc līdz mums tas atnāks? Ja vispār atnāks. Bet tā arī atnāks. Atbrauks kāds un aplipinās. Daira jau nebrauktu, ja būtu slima. Oh my God! Vīrus! Iesnes arī ir 100 cilvēku. Šis esot lipīgāks nekā jebkura gripa. Citi pat nejūt, ka ir aplipuši. Un nezinot, aplipina citus. Slimnīcā jāguļ. Pačeko ziņas, tēt. Cik saslimušo? Uz visu iedzīvotāju skaitu Itālijā viena lielpilsētā dzīvo tik, cik mums Latvijā. Pusdienas gatavas, nāciet. Droši paliek droši. Lai viņa atceļ savu vizīti. Vairs nevar. Biļetes uz lidmašīnu nopirktas. Tēt, netaisi paniku. Kā var netaisīt? Jau kuro dienu ziņās par tiem slimajiem un nomirušajiem visā Eiropā izplatās. Drīz būs pie mums arī. Pateicoties ārzemju ciemiņiem.
Kas te piebērts tai zupai? Šeit pieberat vēl kaut kādas jaunas garšvielas, bez sāls, tieši zupām domāt, jāber klāt pirms ēšanas. Ieraudzīju veikalā, domāju, jāpamēģina. Pieberts sniegbaltītas porcija ar. Reāli, tas ir nav vējuši tikai veciem cilvēkiem. Pārējiem paklepo, pašņaukājas. Garšo labi. Sniegbaltīt. Nāc pusdienās. Nē, Aleksi, man nav apetītes. Vai tu nemaz nedīsi? Zupai nav nevainas. Es tikai maizīti šodien. Vari sāli zupai piebērt, ja liekas, ka nav labi, pagaršo. Nē, paldies. Pusdienas tiešām labas, Nu jā, ko lai dara? Ja saki, ka biļetes nopirktas. Kādas biļetes? Man māsa brauks ciemos, Daira. Kādu nedēļu padzīvo šeit? Nedēļu? Jā, sen nav bijusi Latvijā. Ceļš arī tāls. No Itālijas. Kur te viņa paliks? Jums sava istaba, Tīnai sava, man sava. Tas taču sīkums, izdomāsim. Ir taču arī vēl pirtiņa. Mani uz pirtiņu. Nē, tā kā Indrānos, Sniegbaltīt, kāpēc tad tieši tevi? Labi, jāieties zari novākt. Mūsu sētai jābūt tīrai. Un nevis tāpēc, ka ciemiņi brauc, bet tāpēc, ka jābūt tīrai. Tīna, ejam pastrādāt. Tēt, kas ir Indrāni? Sveika! Es pie tevis! Sveika, nāc piesēdi, prieks, ka atnāci. Kas tad tur? Sniegs jau sen nokusis. Sniegs tikai mūsu matos nekūst. Vai kādu strebjumu arī iedotu, bet zini? Ko tu saki? Vai kaut ko ēdīsi? Ja ko tu? Es jau mājās paēdu un nācu. Anta te tā saimniece. Vispār jau Aleks. Ko saki? Paliksies? Nē, tak saku, ka Aleksis te saimnieks. Mans māsas dēls. Vai māsīcas dēls. Vai piedod, es pēdējā laikā slikti dzirdu. Kad pārakstīju viņiem šo māju. Citu mantinieku jau nav, Tā ir. Labāk tās mantojuma lietas nokārtot, kamēr vēl var pastaigāt. Ja vēl uzticami, zināmi cilvēki pašu radi. Es jau ar tā biju domājusi, jā. Ko saki? Aleksis taču tur solījumu. Un saimnieko. Ķiploku audzē. Sabrukušo pirtiņu atjaunoja kā jaunu. Nevis kā daži labi. Saņem mantojumā lauku mājas un tad nerādās gadiem. Vazājas pa ārzemēm, atstāja naudu tur, kamēr viss ar nātrēm aizaug. Es ne par to, Lomās sūtīs uz pansionātu? Viņi taču solījās. Nē, ne uz pansionātu, bet ko citu izdomājuši. Ko saki? Iznomājuši pansionātu? Nē, citu ko? Nāku.
saproties, šodien pie pusdienu galda. Un man kaut ko tai zupai ber klāt. Tieši tev? Jā, kamēr vēl nebija pamanījuši, ka nāku. Bet man šķīvī ber klāt kaut ko. Un es dzirdu Tīnu sakām, ka tas tikai veciem cilvēkiem kaitējot. Pārējie paklepojot un nekas. Ko tu saki? Tad citi pie zupas arī sev bēda? Jā, bet man jau šķiet, ka man vairāk tika. Un Aleksis ēdot ieklepojās arī. Bet tu taču neēdi. Oi, kā gribēju jau. Oh, bet pateicu, ka man nav apetītes. Un tikai maizīti paņēmu. Zini, atnesīšu pankūkas. Šorīt izcepu. Nevaru viena tāpat apēst. Tak sēdi, es jau pati varu ar no leduskapja kaut ko atrast. Paņemšu kaut ko, nebūšu badā, nu. Bet ko šie tā? Visu laiku tak laipni un gādīgi. Nu redz, Antas māsa braukšot no ārzemēm. Ko saki? Uz šejieni? Jā, padomā, kur šī paliks? Uz cik ilgu laiku? Nu, saka jau, ka uz nedēļu, bet, nu, kas zin viņu, nu? Vai saki, ka viņi grib? Jā, no manis vaļā tikt un istaba brīva. Padomā, kāds no tādas večas vairs labos, nu? Nu, ne lauku darbos, ne mājas darbos, tak viss nevar nekā lāgā ne redzēt nekā, nu. Ai, mans laiks pagājis. Un Antai arī nekad īsti neesmu patikusi. Laipna jau mēģina izturēties. Oi, bet zin, kā Mirtante teiktu, salta viņai sirds, salta. Labi, došos mājās. Tu uzmanies un zvani. Piegādāšu ēdamo ātrāk nekā tas internetveikals. Nu, labi, attāl viņi, tā. Kur tad tu šorīt tik agri? Cēlos ziņas lasīt. Ar ēdienu, vai tad pie galda nevar paēst? Tas sīkums salīdzinot ar to, kas Eiropā notiek. Nu, kas tad? Koronavīrus jau izplatās pa visu Eiropu. Ai, to jau vakar teici. Nu, izskatās, ka būs trakāks nekā mēra epidēmija viduslaikos. Oi. Nu, neuztraucies, nu mūsdienās tomēr ir medicīna, un Daira jau izlidojusi. Ko? Jā, izlidojusi. Nu, viņa taču atpakaļ netiks. Visas Eiropas valstis slēdz robežas. Nu, gan jau kaut ko izdomāsim. Mums vairs nav dzīvoklis kā jaunībā. Tagad liela māja. Vietas pietiek. Aplipinās mūs visus, pēc tam kaimiņus, un būsim slaveni visā pagastā. Kas no mums vairs ar ķiplokus pirks? Nu, ja bail, varam runāt ar Pičuku viesu namu. Viņam tagad pavasara sezonā viss tukšs. Un sarunāsim arī atlaidi. Atlaide, neatlaide, bet aplaidīs visu pagastu. Pat nevajag šķaudīt virsū. Atliek tikai paelpot vienā telpā. Vienā dienā 1000 saslimušo klāt. Nu, nav nekāda parastā gripa, ja? Nu, bet vai Latvijā jau kāds arī slims? Ir. Un tie, kas bijuši Itālijā. Ai, nu ja jau tā. Mums jau daudz, nav to variantu, vai šeit, vai viesunams. Piezvanīšu. Halo? Te Anta. Klau, kā tev tagad ar to viesunamu?
Jā, traki nav sezona, jā. Zini, es tev vienu klientu varētu sagādāt uz nedēļu. Nu, visticamāk, ilgāk. Pie mums nevar, mums te katram sava guļamistaba, un ja kāds vēl pirtiņā, bet, nu, ārā vēl pavēst, tad jākurina. Un tā. Viņa rīt būs. Varēs arī atlaidi. Nu, pirmo iemaksu var veikt kaut vai šodien. Labi, labi. Nu, nu jā. Labi, paldies, atā. Bet ir cita problēma. Visiem, kas no ārzemēm ieradušies, 2 nedēļas jāsēž karantīnā. Ko teikt? Es tev neko neteicu. Nu, nē, teikumā beigās bija Tīna. Karantīna. Tev tās telefona austiņas laikam ausīs ieaugušas. Karantīna nozīmē, ka nedrīkst nevienam klāt nākt. Tu mums Dairai jāpasaka. To itālieti jāplaist ar dezinfekcijas līdzekli. Tīna! Nu, nav slikta doma. Nu, bet padomājiet, loģiski. Viņa atbrauks, un jūs 2 nedēļas ar viņu, netieksieties? Runāsiet Skype'ā? Es tikko telefonā redzēju pranku. Indiešu sadzen barā un aplej ar dezinfekcijas līdzekli. Nu, nekas jauns. Tā ir pavasara rumulēšanās. Es to pieredzēju, kad biju mazs. Kas jums abiem? Kādā veidā? Viņi ierodas un sagaidām un lejam virsū no bļodas ūdeni? Ko? Nu apmēram, un kur tad šī vairs aizmuks, Itālija būs ciet. Pateiksim, ka tas šķidrums pataisa 10 gadus jaunāku. Viņa vēl gribēs. Tas būs vienkārši awesome! Kaut ko Brokastīs nenāksi? Nē, man no rītiem negribās. Nu, pēdējā laikā tev švaki ar to apetīti. Varbūt vajag aizbraukt līdz ārstam. Nē, man viss kārtībā, viss kārtībā. Paklau, kā tev tā māsa brauks? Nu, zvanu neceļ. Varbūt izkāpus no lidmašīnas aizmirsus ieslēgt telefonu. Jā, paklau, kur viņa gulēs? Nu, sarunāja Pičiku viesunamā. Oi, tā jau atkal izmaksas lielas. Vai te viņa pati ar kaut ko maksās? Nu, nē, mēs jau bijām plānojuši, ka paliks šeit, bet tagad jau tāda situācija. Jā, nu plānots bija, jā. Tā situācija, jā. Bet zini, cik vietas ir, tik ir. Bet, atradīsim risinājumu. Nu jā. Nu labi, es tad iešu un netraucēšu. Tādā tā. Sveika, māsiņ, beidzot! Kur esi? Jā, tomēr. Kādas dienas padzīvos Rīgā? Laba doma! Apskati vecpilsētu. Nu jā, Pārdaugavu aizeju uz mikrorajoniem. Rīga tā mainījusies, ilgs laiks taču pagājis. Jaunas mājas saceltas, vecās nojauktas, izstaigājies kārtīgi. Jā, labi, atā. Labā ziņa! Mums vēl ir kāda nedēļa laika. Māsa sapratusi, ka tik drīz uz savu Itāliju atpakaļ netiks, tādēļ izdomājis vispirms izklaidēties Rīgā. Pazvanīšu Pičuku viesunamam, lai vēl pagaida. Vai te kāds ir? Tu nekas, pagaidīšu.
Hei, buongiorno! Nē, nu vai, nē, labdien! Es te tā klauvēju, neviens netaisīja vaļā. Pagalmā neviena nav, domāju, nākšu iekšā. Labdien, labdien, jā. Es esmu Daira, Antas māsa. Atbraucu no Rīgas. Pirms tam atbraucu no Itālijas. Jūs tā Alekša radinieci, jā? Jā, viņa mammas māsīca, vecākā māsīca. Jā, pareizi. Ziniet, man tāds izsaukums pēc ceļa bija. Pie autoostas ābols tirgoja. Dažus nopirku. Ņemiet arī jūs. To sarkano pusīti. Prego. Nē, paldies, Metiņ, paldies. Man zobi tādi švaki, es jau nevaru sakot. Labi. Kur te pārējie mājnieki? Laukos jau darba daudz, kaut kur strādā tur. Jā. Jā, man jau pie jums bija jābūt pašā vakarā, bet es tik agri pamodos. Veselu nedēļu nodzīvojos par Rīgu. Tik sen nav būts. Tik daudz, kas mainījies. Spīķeru kvartāls un Nacionālā biblioteka uzcelta. Wow! Jā, tik daudz, kas mainījās par šo laiku. Es arī Rīgā sen esmu bijusi, nemaz nezinu tur, kas tur ir. Es jums bildes varu parādīt. Bildes arī no Itālijas, gribat? Es tak neredzu, Metiņ, man redzes slikta, kur te tās maziņās? Es tik tās bildes, kas rāmī pie sienas pieliktas, varu redzēt. Nē, Jā. Tā es to Rīgu izstaigāju. Labi, es domāju, netraucēšu lauku darbrūķus, atbraukšu pat. Viņam jau laikam nav laika tos kilometrus braukāt man pakaļ uz galvaspilsētu. Autobusi visi tādi pustukšķi, Rīgā arī. Nekas vairs īsti nenotiek. Jā. Paklau, vai tu negribi kaut ko uzēst vai padzerties kaut ko pēc tā garā ceļa? Nē, es tevi kā bišķiņu uzkodu. Labāk iešu pastaigāties. Tik sen nav būts Latvijas laukos. Svaigs gaiss un daba bellissimo. Paklau, cik tad ilgi paliksi, Metiņ, ko? Tagad jau izskatās, ka vismaz kādu mēnesi. Mēnesis? Man teica, ka kādu nedēļu tikai. Kurš tad tagad vairs zina? Un zina, ko pateikt, kā būs, kā nebūs. Bet es par to nebēdāju, ka tā sanāca. Ja palikt ir kur un saimniecībā, es varu palīdzēt, uz kakla nevienam nesēdēšu. Jā, tu jau jauna, spēcīgs meitietis. Ja kur te es tāda veca, man kauli veci, es jau vairs nekam nederu šitien. Labi, šitā nevajag runāt arī. Kur man labāk somas nolikt, pasakiet? Nē, tur pat priekšnamā noliec, tur noliec priekšnamā, jā. Aliņā tur noliec. Labi. Jā. Cik ārā skaists laiks, Latvijas saulīte. Labi, es eju. Labi, tā. Ko tu tur dari? Man e-klasē atnāca uzdevums. Noklausīties dziesmu, kad saule aiziet, ko dziedot kaut kāds lapšonuks, izveidot par to instalāciju un uztaisīt planku. To visu nofilmēt un aizsūtīt skolotājai. Lapčēnoks, Viktors. Termiņš šodien. Un ja skola būtu vaļā, to visu darīt skolā? Protams, ka nē. Tās skolotājs sēžot viens pašs mājās ir reāli nojūgušās. Labi. Tikai līdz vakariņām šito visu novāc. Daira būšot jau šovakar. Jā. Traki ar to vīrusu aplīp viens pēc otra. Arvien vairāk un vairāk. Ja izlaidumu atcels, tāds galīgi vairs nebūs fun. Protams, ka atcels. Jāņu pasākuma nebūs. Un kas vistrakākais? Ja tā turpināsies, kapu svētku arī nebūs. Nofotografē mani ar galdu. Man jāizsūta skolotājai. Man
atnāca īziņa. Viņi ir klāt! Skolotāja nāks uz mājām? Nē, mammas māsa Daira klāt. Es ar Tūmu sarunāju, ka ziņos. Viņš ātrāk redz no savām mājām, ja pa ceļu kāds nāk. Ko viņš teica? Nākot viena sieviete. Ar somām vai bez? Nepajautāju. Pagaidi, tas ir svarīgi, ja nu kāda cita. Vairs nav laika. Viņa tūlīt būs te. Labi, gan jau Daira, kurš gan cits nāks ar kājām, vietējie brauc ar mašīnām. Tā, izrunāsim vēlreiz, lai viss pēc plāna. Tu nostājies pie šļūtenes, es aiz šķūnīša. Es gribu filmēt! Nē, turēsi šļūteni. Skaties, lai gals ir viņas virzienā. Tiklīdz nāks ap stūri, tā es laižu vaļā. Galvenais centies izlikties, ka tiešām gribi apturēt. Nu, beigās skrienam abi atvainoties. Žigli, ejam! Vai piedod, vēlreiz piedod, puču, ka tā sanāca. Mēs jaunu šļūteni izmēģinājām. Jaunu? Izskatījās ilgi gulējusi bez pielietojuma. Sameklēšu jums jaunas drēbes. Es domāju, ka Tīna varēs savaldīt, bet meitēns, saproties, ikdienā pieradusi telefonu vien turēt. Tījās šausmas, iedomājies, mašīnas saplīs, kamēr es slapi noskrējusies ar kājām atskrēju, te vēl paņem ar ūdeni tev nolej. Es taču jau atvainojos, Ko piedošu, ko nepiedošu, neesi tu mainījies, Aleks. Bet pārējo ir jāaizmirst. Es vispār pie Antas nācu. Anta laikam vēl veikalā. Zinu, viņa tev zvanīja par viesu namu. Es varu iemaksāt, lai tev nav Anta jāgaida. Nē, nevajag. Mums viens ģimenes budžets. Tas nekas, ka tā ir Antas, nevis mana māsa. Nē, es neņemšu. Zini, tu arī neesi mainījusies. Pat tad, kad aplaistīta. Bet Antrai drīz jābūt. Es visu paskaidrošu. Kur man pārģērbties? Manējās un mammas drēbes pēc izmēra nederēs. Paņem kaut kāds Alekša. Lai jau velk. Es vainīgs. Aplēju. Ejam uz vannas istabu. Kas pie jums te notiek? Tie krājumi. Uz veikaliem tagad iet nevarēs vispār. Un uz galda arī kaut kāda atkritumi. Tas ir mans skolas mājasdarbs. Ko Dezinfekcijas līdzekļa vairs nav. Braucam pirkt! Jau aizvakar pēdējo dabūjām. Un to pašu par lielu uzcenojumu. Ok. Te sadalām. Kurš uz kuriem veikaliem ies? Nav jau citu variantu. Braucam. Es mēģināšu apzvanīt veikalus. Atā, Pičuk, Anta drīz būs. Pičuka! Ko tu šeit dari? Vai, tu, Anta? Šeit pat ir Aleksis. Kur šeit? Un ko tu puslīgi dari mūsu vannas istabā? Pagaidi, es izstāstīšu. Jā, es zinu. Ne pirmo reizi trinies gar manu Aleksi. Toreiz sirdziņā vieni komplimenti. Aleksīt, kādi tev labi noauguši ķiplociņi. It kā es nebūtu to audzējusi. Lūdzu, nomierinies, es visu paskaidrošu. Zinu, jā, kad jauna bija, kantējies Aleksim klāt. Vecu mīlestību pat vīrus neiznīcina, vai ne? Mani vispār vīrs atsūtīja. Par viesnām taču zvanīja, par rezervāciju. Atsūtīja izķerties? Ko neteiksi? Es paskaidrošu, bet naudu gan es neņemšu. Tāda aiznesīšu pati Pičukam. Vari nenest, viesu nams ir ciet. Pagaidi, labi, atvaino,
Nu, paliku nikna veikalu dēļ šodien. Eju uz vienu, nav griķu, nākamajā arī nav. Atcerējos, ka pelmeņus jaunopēr, bet tie bija iepriekšējā veikalā. Nākamajā atkal nav. Nu, pie kases rinda gara. Pērk to pārtiku cilvēku uz gadu. Viesu nams nebūs ciet griķu dēļ. Nu, tad kāpēc? Viesu nams nav karantīnas iestāde. Kas? Gribējāt ārzemnieci iesmērēt? Neteicāt, ka no Itālijas? Mēs paši visu pēc vārda noskaidrojām. Facebookā, ja kas. Ja vēl no kurienes, bet no Itālijas. Tur katrs otrais slims. Bet jūs, lai savu māju turētu tīru, sūtīsiet pie mums. Mana māsa nav slima! Ja neticat, nu varat sūtīt un uztaisīt tās analīzes. Sūtiet, bet ne caur mūsu viesunamu. Tas būs ciet, un mēs pieteiksimies dīkstāves pabalstam. Un to bija jānāk pateikt šādā paskatā. Un kāpēc Aleksim? Es pie tevis nācu. Kā tad? Pašā sākumā taujāji pēc Alekša. Ko? Zini, ko? Esmu gatava mest tev ar saviem pēdējiem griķiem. Tā tik vēl trūka. Pat paskaidrot neļauj. Nu, negribi, nevajag. Nu, slēpi, ka Itāliet brauc, tad arī neko neteikšu. Domā, ko gribi. Bet paga, ko tu vēl esi uzvilkusi? Tev mugurā ir Alekša drēbes? Šito kreklu es pirku sudrabkāzām. Drēbes es atdošu izmazgātas un dezinficētas. Atā! Tagad klusu. Es durvis aizslēdzu. Un ko darīs, kad viņa klauvēs? Nelaidīs iekšā? Kur Tīna? Savā istabā. Tas labi. Piezvani, pasaki, ka esam izbraukuši. Nezinu, mašīna saplīsa, lai viņi pagaida šķūnītī. Vistām tas vīrus nepielīpot. Aleksi, man tev kaut kas jājautā. No. Tikai ne ārā pa durvīm. Durvis aizslēgtas. Kas tās par somām priekšnamā? Kur? Kur? Re, nāc parādīšu. Tikai ne tuvāk par 2 metriem. Gan jau dairas. Varbūt pičukas. Jā, tas, ko gribēju tev jautāt. Viņa bija šodien plika mūsu vannas istabā. Ko vīriņ? Ko par to gribi teikt? Nu, to, ka mēs ar Tīnu viņu sajaucām ar dairu un aplējām viņu ar mūsu pēdējo dezinfekcijas līdzekli. Ak, tad tā bija tā jūsu rumulēšanās? Nu, jā. Mammu, tu nopietni domāji, ka tētis ar to pičukieni? Tu pēc daudziem gadiem pati sapratīsi. Pagaidi, tad mums vairs nav arī dezinfekcijas līdzekļa? Šļūtenē nedaudz. Man ir. Dod šurp. Somām sanāks. Nu, un ko tālāk, ko tālāk? Nu, lai gaida, kamēr izdomāsim, kā sagaidīt. Tu nemaz nedzirdi, nu tā kūvē pie durvīm, es padzirdu, nu. Nu, kā antīpēlē iekšā, tā tu māsa atbraukusi. Sniegvaltī, zini, tagad tāda situācija, ej labāk uz savu istabu un visu nokārtosim paši. Nu, labi, riešu arī, ja jau tāda situācija. Klau, mēs no dairas nevarēsim izvairīties tāpat, bet kaut kā jādabū prom tā sniegbaltīte. Viņa sirmos gados, un vīrus viņai īpaši bīstams. Tas gan, bet kur lai viņu liek? Varu izkurināt pircēku. Jāpasaka dairai, lai neiet tuvumā. Jā, vai par viesunamu jau samaksāji? Nē,
Viesunams neņem Dairu. Slēgts. Kā slēgts? Uzzinājuši, ka Daira no Itālijas. Tagad visā valstī turisms ir apstājies. Pieteikušies tam dīgdieņu, ai ne dīgstāves pabalstam. Paskatīšos citus viesnamus. Var arī neskatīties. Tuvākais vismaz 25 kilometri. Un vispār, ņemot vērā situāciju, neviens neņems viešņu no Itālijas. Ne par kādu naudu. Bet paga, ja tā padomā nedēļu viņa jau ir Latvijā, tātad Dairai vēl 7 dienas jāpavada tajā, karantīnā. Ja pēc tām ar veselību viss kārtībā, tad jau vairs nav ko bīties. Vai kāds mājās? Labi, viņa man tomēr māsa. Iešu ar viņu pastaigāt. Tūlīt būs brīvs arī ceļš, var iet to pirti iekurināt. Sveika, Alvinīt! Nu, redz, nu! Sveika, sveika! Māju kārtojat? Oi, mani izkrāmē pamazām laukā. Ko tu saki? Uz pirtiņu, kā Indrāna māti. Pirtiņu? Sākumā jau liedzās, bet nu redz, cik tālu esam tikuši. Jau mantas krāmēju, nu. Čau, Alvīne! Sveika, Tīniņa! Alvīnes tant, ziniet, labāk jums iet mājās. Tagad tāda situācija. Ko, meitiņ? Man slikti ar tām ausīm. Jums labāk palikt mājās. Saprotu gan, kādēļ man te nav jānāk. Nav mums nekas pret jums. Tagad vienkārši tā situācija. Nu jā, es tad nu iešu. Tīniņ, es ņemšu tikai 2 koferīšus. Alvīne, nu tad pagaidi, nu kur skriesu? Vai tad istabā nevarēs vairs pasēdēt un parunāt, nu? Paklau, varbūt nāc pie manis. Viena pati dzīvoju. Nu jā, abas esam tak vienas. Nu tas gan tā negaidīti. Man viena istaba taču brīva. Nu, bet tu tak vienmēr tāpat esi gribējis. Vēl lielies, ka tev pat ceļojumā nesot jābrauc. Gribi padzīvo vienā istabā, apnīk, nu tad pāriet uz otru istabu dzīvot, nu. Nu, pieņemsim, ka man vienai garlaicīgi palika visās istabās. Kas Nu jā. tā par krāmēšanos? Tēt, vai nebija runa, kad Sniegbaltītei jāiziet uz pirtiņu? Paga. Es uz pirti neiešu. Sorry, Sniegbaltīt, neapvainojies. Tas ir tevis labā. Nu, tur ir tāda pati istaba. Dīvāns, pašai savs kamīns, pirsts būs silta visu laiku, tētis kurinās. Paga, ko tu te organizē? Glābju Sniegbaltīt! Tīniņ, Aleksīt, es uz pirti neiešu. Es jau sarunājusi istabu, Alvīnes. Vismaz pagaidām. Jā, lai nāk pie manis. Tā taču nav slikta doma! Nu, ja jau Alvīna neiebilst, nu tas tikai pagaidām Sniegbaltīte. Palīdzēšu aiznest jums koferus. Nu, paldies, Aleksīt. Aizvedu Sniegbaltītes mantas pie Alvīnes. Kas to būtu domājis, ka vat šitā darīšu? Viņa tā šai mājai pieķērusies. Gribēja te līdz mūža galam. Bet, nu, tagad tāda situācija. Tā ir, bet pagaidām. Kas tev tas par klepu? Agrāk tak nebija.
Nu, vēs šogad tas pavasaris, būšu ko saķēris. Paklau, steidzami jādomā, ko ar Dairu. Uz pirtiņu. Jā, pareizi. Nav kaut kas kaklam? Kaut kāds jocīgs man tas klepus šoreiz. Bet pag, ja nu koronas vīrus, jānodod analīzes. Neesmu nekur apkārt vazājies. Daira somas aiztiki, bez cimdiem un bez maskas. Jā, vēl somas. Bet ko lai tagad dara? Kā lai uzzina? Viss attālināti. Kā analīzes nodošu? Caur internetu? Ja attālināti, tad attālināti. Tu internetā ziņas lasi, zini visu labāk. Vai kāds var mani nomainīt? Mūsu Daira vēl grib pastaigāt. Pircēka gan jau gana silta, iešu paskatīties. Kā Dairai pa pirtiet? Nu nav nevainas. Dīvāns, kamīns, ēdienu pienes. Mamu, Toms varēs pie manis? Pilnīgi izslēgts. Bet mums jāpilda kopīgs mājas darbs. Kā tad? Nu, mēs šausmīgi, nenormāli ilgi neesam tikušies. Ilgi? Ir cik dienas? Labi dienas, bet man tāda sajūta, ka tās bija pirms mūsu ēras. Ej vien, pildi savus mājas darbus. Kas tur? Skroderdienu, silmečos nāk, es te pičakā, atnāc to krakladot un vēl šo to. Labi, bet iekšā nenāc. Runāsim caur logu, lai ir 2 metru attālums. Mājas ziepes 2 metri. Antiņ, man ir piedāvājums. Viesunamu mums vairs nevajag. Mēs paliksim mājās. Viesunams ir ciet. Nu, bet kaut kā ir jādzīvo. Jaunu biznesu uzsākām. Paga, es te izlikšu visu. Tev palodza liela kā lepe, sejas maskas, pati šuvu un tirgoju. Atbilst visiem certifikātiem un pH līmeņiem. FFP no 2 līdz 100. Dažādi izmēri, dizaini. Pieņemu arī individuālus pasūtījumus. Savas vēlmes un seju izmērus sūtiet man internetā. Drīz nedrīkstēšot vairs ārā iet bez maskām. Būšot milzīgi sodi. Un vispār no mājas nedrīkstēs iet laukā. Arī to māju maskās jāpastaigā. Savādāk arestēs. Uzmēri! Atnesīšu siltu tēju. Ko? Šūta no krūštura? Savu veco apakšveļu pāršuvusi. Vēl izmērs klāt. Bet šup, nav taisnība. Katrs uztver to pēc savas sabojātības. Nu, negribi neņem. Paši ziniet, ka sejas maskas tagad dabūt nekur nevar. Un katru dienu jāmaina, savādāk nav jēgas. Mums vēl savas ir. Labi, bet ņemiet vērā. Šodien redzēju, ka pie novada domes to analīžu telti ceļ augšā. Tad jau būsim starp tiem novadiem, kur daudz saslimušo. Teicu, ka maskas nevajag. Bet Aleksis klepo. Caurvējš. Aiztaisiet logu. Parakstu apaustēšanos vēl neviens nav atcēlis. Tā tad. Tās jau tās pirmās pazīmes. Ja šito pagastā uzzinās. Uzzinās, ka tu te tirgojies un naudu pelni, kamēr saņem dīkstāvus pabalstu. Nu, vēl jau kontā nav. Nebūs arī, ja? Te draudēs ar savām maskām, pičukiņi. Labāk šķiramies kā draugi, aizvēršu logu. Un, ja vajadzēs,
sazināsimies. Nu labi, uz redzīti. Uz redzīti un mājas ziepes 2 metri. Vai tad mūsu novadā ir kāds saslimis ar koronu? Piču kā mūd. Vīrusa karte vēl šorīt internetā skatījos. Nav neviena saslimušā ne mūsu novadā, ne kaimiņu. Nu, tāpēc, ka tādi kā tu nebrauc nodot analīzes. Gan jau aizbraukšu. Nu jau tā kā paliek labāk. Cik pulkstenis? Es pierakstījos kakla skalošanas online kursam. Vai? Man taču jāskatās tiešraidē koncerts. Tā pietrūkst kultūras. Ak, tā gan. Kad varēja iet uz teātriem un koncertiem, tad tāpat negāja. Nu tad beidzot vari nākt istabā. 7 dienas Rīgas viesnīcā, 7 dienas jūsu pirtī. Veselība lieliska un viss tīrs. Tad nu es beidzot varu tevi apskaut. Jā, māsiņ, man tāds prieks tevi atkal redzēt. Nu tad es varēšu tagad dzīvot jūsu mājā, ja? Pagaidi, man jāsagaida Aleksis. Kas tad viņam? Viņam jau kādu laiku tāds jocīgs klepus. Šorīt nodeva analīzes uz koronavīrusu. Tagad gaidām tos rezultātus. Un ja būs? Nu, tad gan viņš būs nikns. Ja arī ir, tad ne no manis. Kas zina, kā tas vīrus izplatās? Ne, nu tad man vēl kādas 10 dienas labāk jūsu pirtiņā pabūt. Pagaid, būs labi. Tā jau mūsu mājās un visā Latvijā to vīriešu maz. Un tas vienīgais vēl ņems un saslims ar koronu. Veikas! Kas jauns? Par analīzēm vēl ziņu nav? Vēl gaidu. Atsūtīšot telefonā. Nu, kā ar veselību? Vai ir labāk? Kamēr gāja tās analīzes nodot, viss klepus gandrīz pārgāja. Bet, pilsēta tukša. Kā nekad. Vai, mīļa, piedodiet, ka es tā bez brīdinājuma? Buongiorno, sen neredzētā! Mīļie, dārgie, man kaut kas ļoti svarīgs sakāms jums ir. Apsēdies, ievelc elpu. Tev kaut ko padzerties? Jā, ūdeni. Nu, un kas tad noticis? Kurtīna, lai viņa arī nāk. Ziniet, ko es nu pat uzzināju? Alvinai beidzot to televizoru salaboja. Kaut kāds traks vīrus ir līdz Latvijai atnācis. Manas bijušās govs vārdā nosaukts korona. Ļoti lipīgs. Gandrīz 1 miljons cilvēku miruši no tās sērgas. Tāpēc atnācu pateikt, ka noteikti mazgājiet rokas un ar ziepēm un katru reizi. Un uz pilsētu bez vajadzības vispār nav ko braukt. Oh my God! Baltīt, nopietni! Jā, un kas te pats tālākais? Ja arī kādu svešu jārunā, tad jāiet tur 2 metru attālums. Jā, bet es taču nekad svešiem tuvāk pa 3 metriem neesmu gājusi. Tā es labāk redzu. Un kā tā būs tagad, ja man tie 2 metri jāiet klāt, es tad neko neredzēšu vairs. Jā, 2 metri padomā tikai, nu. Ja es būtu šo nofilmējusi. Vīrusa dēļ mēs tevi gribējām atsevišķi izmitināt, kamēr Daira te sākumā. Ak, tāpēc? Nu, bet ko tad tu biji domājusi? Bet pie tās zupas. Ko te jūs man tur piebērāt klāt? Kad? Nu, tak toreiz, kad es attīcos no tās zupas. Pārasta garšviela, visi taču ēdām. Tu domāji, ka mēs tevi... Baltīt, nu gan. Man bērnībā vecmāmuļas vietā bija. Kā varēja ko tādu nodomāt,
Un tad tā ābola puse, ko tu man devi, arī nebija saindēta. Protams, ka ne. Pati arī neesmu saindēta. Biju karantīnā 2 nedēļas. Ar veselību viss ir pilnīgā kārtībā. Vari nākt droši klāt. Atnāca analīžu rezultāti. Nu? Negatīvs. Man nav koronavīrusa, bet droši paliek droši. Daira padzīvos mājā, un es uz pirtiņu padzīvot iešu. Jā, Daira, lai padzīvo mājā, un tu, Sniegbaltīt, tu droši nāc atpakaļ uz savu istabu. Nē, droši paliek, droši iešu atpakaļ pie Alvīnas. Mēs abas divas ar Alvīni pat atsārā degunsārā nebāzīsim. Varu pavadīt, kā reiz gribēju iet pastaigā. Man jau šķiet, ka drīz tas trakums beigsies. Tas gan labi, ka mūsu novadā vīrusa nav. Domāju, ka nebūs arī. Arvien mazāk saslimušo. Lasīju, ka Itālijas dienvidos vīrus jau vispār uzveikts. Ierobežojumus atceļ. Vēl labāk, ka vīrus nav mūsu mājās. Foršāk būtu, ja skolā atvērtos tieši, kad jābūt izlaidumam. Vai, mīļie, ziniet, ko es nu pat redzēju? Cilvēki tādos kā skafandros, tādos kā aizsargtērpos, kaut ko smidzina. Kur? Tepat pa apkārtni. Vai nofotografēji? Nē, es muku prom. Ir ziepes. Mājas, ziepes, 2 metri. Nav smieklīgi. Kurā virzienā? Uz šo māju pusi, tepat netālu. Ne jau pa lauku, bet arī pa lauku ceļa virzienā arī. Varbūt ceļus dezinficē. Jā, zināju, ka šitā ilgi mēs nevarēsim. Un ņems un mūs tos tiploku lauks iznīcinās. Gan jau pičuki izstāstījuši, ka mēs te slēpjam ārzemnieci. Un te sekas uzliks kādu sodu. Slēpāt? Kas es kāds meža brālis, ka jāslēp? Ja kur tad viņai bija likties? Un kur ir tā dezinfekcijas brigāde, kas nāk virsū? Zināju, ka šitas labi nebeigsies. Vienmēr esmu uzskatījis, ka nav ko pa pasauli apkārt vazāties. Tepat gana ko darīt. Bet vai tad tas nav Toms, kas ar tēvu miglo lauku? Re, Sofija atsūtīja, redzat? Jā, tie paši. Ko es jums teicu, kad dezinficēja pagastu skafandros? Daira stand. Tā ir lauks saimniecība. Re nav nekāda dezinfekcijas brigāde. Epidēmijas karti internetā redzējāt? Mūsu novadā nav vīrusa. Un nebūs ar. Pie kapsētas šodien redzēju busiņu ar uzrakstu vakcīnas. Ja jau pat aizgājējiem piedāvā, tad par ko mums uztraukties? Iešu kurināt pirti. Katru dienu kurināšu. Lasīju, ka vīrus aizejot bojā 50 grādu temperatūrā. Tas nav nekāds april. Pirts padarot vismaz par 10 gadiem jaunākus. Jā, tad sakurini kārtīgi, iesim visi. Man tāda laba sajūta, ka Līgo svētki šogad būs. Pats galvenais - kapu svētki būs. Protams, ka būs! Vīrusi man tā arī toreiz nenoķēra. Es tā arī nesaslimu ar covid. Ne tajā gadā, ne nākamajā. Bet laiku loki mūs gan noķera. Viss.